Par UNESCO sauc apvienoto nāciju organizācijas izglītības, kultūras un zinātnes aģentūru. Un šeit notikušās aģentūras ģenerālsekretāra vēlēšanas pavisam nesen liecina, ka šīs aģentūras ietekme daudzām valstīm pietiekami liela šķiet, un arī šis amats diezgan iekārojams. Jo tikai 9. balsošanas kārtā par aģentūras jauno ģenerālsekretāri kļuva Bulgārijas izvirzītā kandidāte, kas pārspēja par līderi uzskatīto Ēģiptes pārstāvi. Nu, un tādējādā veidā UNESCO tomēr nav kļuvis, kā daudzi cerēja, par tiltu starp rietumiem un austrumiem, starp kristīgo pasauli un musulmaņiem. Jāteic gan, ka UNESCO arī beidzamajā laikā diezgan jau daudz ir politizējusies pat par sevi. Tagad, kad portfeļi ir sadalīti, mēs nolēmām palūkot uz to, kāda tad ir šīs organizācijas ietekme, kāda ir šīs organizācijas naudas līdzekļi, ko tā reāli spēja izdarīt. Vēl jau vairāk tāpēc tas ir interesanti, ka pavisam nesen UNESCO iekļāva pasaules glābjamo kultūras objektu sarakstā Suitu novadu. UNESCO izpildu komiteja, 58 dalību valstu pārstāvji, balsošanā par jaunu organizācijas ģenerālsekretāru piedzīvoja īstu aizkulišu cīniņu. Izskanēja balsu pirkšanas apsūdzības, risinājās politiķu starpvalstu sarunas, neizpalika balsotāju telefoniska iespaidošana, arī citādi pierunāšanas centieni. Tādā reizē, acīm redzot, augstie izglītības un cēlie kultūras ideāli paliek ēnā. Runā, ka tā bijusi pati sīvākā spēkošanās par UNESCO vadītāja krēslu 65 gadu organizācijas pastāvēšanas vēsturē. Pēdējās balsošanas kārtās priekšplānā izvirzījās bulgāriete Irina Bokova un eģiptietis Faruks Hosnī. Starptautiskajai organizācijai ar $500 miljardu gada budžetu ir nepieciešams spējīgs administrētājs, kas spēja nodrošināt rezultatīvu un caurskatāmu darbību, protams, tāds, kas bauda dalību valstu cieņu. Hosnī pārmeta aizspriedumus un naidīgumu pret kultūru atvērtību un brīvu izpausmi, lai gan viņš pats ir gleznotājs abstrakcionists. Toties vairāk nekā 20 gadus būdams Ēģiptes kultūras ministrs, viņš diriģējis cenzūru un izcēlies ar antisemitismu. Vai UNESCO vērtības varētu iemiesot cilvēks, kurš reiz bija draudējis pašrocīgi sadedzinātu ebreju grāmatas, ja tādas atrastu Ēģiptes Nacionālajā bibliotekā? Savukārt Bokova 90. gados bijusi īslaicīgi ārlietu ministre, pēdējā laikā Bulgārijas vēstniece Francijā, un tagad skatīsimies, vai viņai palīdzēs klusās diplomātijas iemaņas. Viņa sola aktivizēt UNESCO pienesumu sarunās par klimata izmaiņām, finansu krīzi un dzimumu lomu. Kā jau pirmā ģenerāla sekretāra no Austrum Eiropas, viņa pošas arī palielināt reģiona īpatsvaru kultūras aktualitātēs. Tikai 2 no UNESCO vadītājiem ir nākuši no mazāk attīstītām valstīm, un arī tagadējais iznākums devis vielu runām, ka rietumi nevarot pieņemt arābu valstu dalību starptautisku kultūras lēmumu pieņemšanā un ka notikušais simbolizējot civilizāciju konfliktu. Tāda, izrādās, ir UNESCO aizvien lielākā politizēšanās, kuru agrāk lielākoties piekopa lielās dalību valstis, jo sevišķi uzskatāmi ASV un PSRS. UNESCO budžets ir mazs, ja to salīdzina ar organizācijas izaicinājumiem vai labumu, ko tā var dot. 2/3 no budžeta dota 6 valstis, un tā ir smaga problēma, ja tās stīvējas ap maksājumu. ASV ar lielāko nacionālo koproduktu pasaulē faktiski maksā visvairāk, arī UNESCO. Rēķinot apvienotajās nācijās kopumā, tie ir 22% no budžeta, vairāk nekā $60 miljoni gadā, bet jāņem vērā, ka arī ASV ir nometnes, kas nopietni iebilst pret UNESCO. Tie, kas baidās no starptautiskas ietekmes izglītības laukā, nacionālo parku un liegumu tematikā, un citi, kuriem nepatika, piemēram, UNESCO risinātās debates par jauno pasaules informācijas kārtību. UNESCO dibinātājiem ir bijusi taisnība, ka intelektuālās apmaiņas un intelektuālā attīstība ir būtiskas ilgtermiņa miera nosargāšanā, kā arī mazāk attīstīto valstu sociālajā un ekonomiskajā attīstībā. Bieži UNESCO pūliņu iespaidam ir ilgtermiņa raksturs, un tā ir pieņēmusi daudz konvenciju, kas uzskatāmas par standartiem tās apskatāmajās nozarēs. UNESCO ģenerālsekretāram tomēr jābūt tādam, kurš var pozitīvi ietekmēt arī naudas donorus. Eģiptietim Farukam Hosnī ar viņa reputāciju noteikti būtu bijušas grūtības šajā jomā.